Es esmu Amanda, un māksla man asociējas ar sajūtām. Es esmu Emīls, un māksla man asociējas ar atmiņām. Es esmu Kristiāna, un māksla man asociējas ar krāsām. Es esmu Adele, un māksla man asociējas ar izpausmi. Es esmu Emīls, un māksla man ir iespēja izpaust savas izjūtas. Mēs esam no Mākslas studijas. Es esmu Dace, kas vada mākslas studiju. Nāc un pievienojies arī tu. Čau, spīdolieti. Es pieļauju, ka šobrīd atrodas skolā, kādos varbūt no tiem kabinetiem, bet kopumā pieļauju, ka skolā. Tu esi savu riteni pieslēdz pie kāda no šiem, vai arī šiem velostendiem. Ja nē, tad tevi atveda, vai tu atnāc skolu ar kājām. Mums pie skolas atrodas tā dēvētie guļiešie policisti, jeb ātrumviļņi, un starp tiem tu šķērso ielu pie gājēju pārējas. Ideālā pasaule autoru vadītājiem ir jāsabremzē pie spīdos skolas vismaz 3 reizes, bet reālajā dzīvē auto vadītājs uzņem ātrumu tur, kur būtu jābūt visuzmanīgākajiem. Bet nu labi, cik par to skolu var? Brīvstundā tu nolēmi aiziet uz Mego vai Elvi. Saulainā un sausā laika vēl ir patīkam, bet lietainā laikā gribas ātrāk aizskriet, nāk skriet pa dubļiem. Vai tiešām Jelgavas pašvaldībai nav naudas, lai uztaisītu celiņus? Patiesībā tu ej pa fiziskas personas īpašumu. Bet es tev nenosodu. Cilvēks pēc dabas ir slinka būtne. Bet nu labi. Man vispār bija jāpastāst par pulciņu. Mēs mācīsimies un veiksim izpētes, analizēsim, meklēsim atbildes un risinājumus. Iepazīsimies ar pilsētu plānošanu, arhitektūru, ainavu arhitektūru, interjeru un vidas dizainu. Attīstīsim arī tādas prasmes kā skicēšana, rasēšana, plānošana, 3D modelēšana, maketu izstrādi. Un iegūtās zināšanas noderēs, ja ne profesionālajā, tad noteikti savā privātajā dzīvē. Ja tad es tikko visu uzrunāju, tad tiekamies. Sveiks, spīdolieti! Man tev ir 2 ziņas. Vai labas vai sliktas, to izlemsi pats. Pirmā ziņa. Tu jau ej savu karjeras ceļu. Vai tu to ej apzināti vai neapzināti, cik tu iegūdies tajā, to tu zini pats. Otrā ziņa. Es esmu šai skolā karjeras konsultants, un ja tu gribi iet šo ceļu apzinātāk, tad tu vari nākt pie manis uz konsultāciju. Visu informāciju varēs atrast skolas mājaslapā sadaļā karjera. Pagaidām, čau! Dzīve pārāk mierīga, nāc dziedāt. Palīgā! Nāc, ka ļoti forši! Bet ir nopietni, te ir ļoti forši. Nāc, pievienojies, būs jautri! Do, re, do, do, re, mi, re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, re, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, re, si, do, sol, fa, si, do, sol, fa, do, re, mi, fa, sol, re, si, do, sol, fa, si, do, si, do, sol, fa, do, re, do, si, do, do, si, do, si, do, si, do, si, do, sol, do, si, do, sol, do, si, do, sol, do, si, do, si, do, do, si, do, sol, 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 fa, mi, re, mi, fa, sol, do, si, do, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, do, si, do, sol. Hey!
kā lai es atrodu atbildes uz visiem šiem jautājumiem? Un vai tas ir jāzina? Demokrātija jāpameklē. Meritokratija. Cienīgāko, apdāvinātāko vara. To esot ieviecis Janks. Un tā ir valsts iekārta, uz kuru it kā tiecas mūsdienu sabiedrība, atlasīdama spējīgākos un nododama tiem varu. Varbūt šis ir īstais pulciņš. Nāc uz erudītu klubu. Pats kļūst erudīts un iesaistēja arī citus. Es tevi gaidīšu. Sveiks, Spīdoliet! Es gribu uzaicināt tevi uz ticības mācību, kur mēs apskatīsim kādas no kristietības pamatjautājumiem un vēl svarīgāk, kā tos pielietot savā ikdienas dzīvē. Nāc un pievienojies mums uz sarunu un diskusiju pēcpusdienām. Kas vada Spīdoles valsts ģimnāzijā Eiropas parlamenta vēstnieku grupu. Tie ir jaunieši, jaunie politiķi, kuri tātad iegūst papildus zināšanas par Latvijas valsts pārvaldi, par Eiropas Savienības institūcijām un amatpersonām, piedalās dažādās diskusijās ar amatpersonām un tātad veic arī pētījumus. Vēstnieki ir tie, kas organizē pasākumus skolā, arī aicina piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, rīko Eiropas dienu un uz šo Eiropas dienu uzaicina Eiropas parlamenta deputātus. Mums ir labas tradīcijas, jo Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijā ir viesojušies gandrīz visi Eiropas parlamenta deputāti, kas ir stāstījuši par savu darbu un par paveikto Eiropas parlamentā. Tāpēc aicinu pieteikties Eiropas vēstnieku grupā, lai veiktu kopīgus pētījumus, veidotu kopīgus pasākumus un varbūt dotos arī tātad ceļojumā uz Briseli vai Strasbūru, lai apmeklētu Eiropas parlamentu. Pulciņu sarakstu, tekstila dizains. Interesanti, kur tas atrodas? Tu arī uz tekstila dizainu? Jā. Sako man. Tekstila dizains noteikti 302. kabinetā.
mēs nodarbojamies ar tādu kolekciju veidošanos un arī daudz citu radošu darbu no tekstila materiāla. Nāciet ciemos! Jānis Rihards, skolā vadu volejbolu pulciņu. Šeit jūs redzat vienu no volejbola aktivitātēm, kas notiek Vilces dienas ietvaros, bet mūsu skola aktīvi piedalās dažādās sacensībās. Pagājušajā gadā mēs bijām top kausa finālā ar abām komandām, gan meitenes, gan zēni, gan mums ir sadraudzības spēles Lietuvā. Tā kā aicināti pirmdienās pulkstenis 15:20 līdz 17:30 un tādīs pašos laikos trešdienās un ceturtdienās uz volejbola pulciņu. Labdien! Es esmu skolotājs Joe Horgans, un mēs ar savu mediju komandu mēs producējam visas šīs reklāmas. Un ja jūs arī gribētu uzzināt, kā to darīt, tad nāciet uz mediju klubu. Gaidīsim!